tagad esmu tagad. Jūs laikam tagad varat uzminēt, ko es jums parādīšu. Kuras cilvēkus parādīšu, ar ko esat iepazījušies. Sveicien visiem studentiem 1. septembrī. Arī mani 1. septembris, un tāpēc mēs esam tagad mazajā pasākumā pēc oficiālās daļas, ko mūs matrikulēja, ko tā vārds sauc. Jā, tik daudz visā lietas. Man nav dzirdams, bet no es centīšos runāt skaļāk. Tālāk. Laikam šo vietu var pazīt pēc fona viena cilvēka bildēm, kas jau pusgadu ir fotografējies šeit un rādījis, kā ir jāgatavo japāņu ēdiens. Un jūs šo cilvēku labi pazīstat, laikam, no viņiem, no maniem stāstiem arī. Un tas cilvēks ir Ievasa. Jaho! Pasveicini visus mūsu... Man liekas, ka es drīz latviešu valodu aizmirsīšu. Tiešām nelietoju nekad. Pasveicini visus mūsu studiju biedrus, kas tagad pabeidz šogad jau bakalauru. Trešais kurs, viss. Edemo. Nihongo. Visiem sveiciens. Atgalskanais. Ok, nemocīsim. Ieva. Ieva.そう、ラトビアの友達のために。日本語？そう。オッケー。分かった。家はパソコンのデスクトップにペタペタ貼ってたから。そうね。めっちゃ可愛い。やっほー、ゆずです。兵庫から来ました。2年生です。夏休み兵庫県に帰ってて英語忘れちゃったからちょっと英語今喋れないけどまた頑張って勉強します。準備はいかがでしょうや。上出来だ。まさにフォーク寿司にふさわしい。What are you doing? What? It would have been quite as funny if her reaction Is it good? Tell me. Anna. Yeah, it's my turn. Sorry. So bad. Can you borrow at lunchtime? Yeah. Jūs redzējāt Amerikā tādas mašīnas, kuras pārdod saldējumu?
kur ir melodijas visāds. Šeit tās pašas mašīnas tikai pārdot rāmenu, pārdot ūdens. Nu, jau pastāstīju, kur vien brauks tagad. Tagad es braukšu uz Kionu, tas ir tirzniecības centrs, man vajag nogriezt matus. Un arī tas jānotašu man. Tev ir baigi īsi matu jau. Nu, gan rīsīs. So hard. Kā būs mati jāpāk melodija? Kā būs mati jāpāk melodija? Kami. Kami. Es zināju. Kami. 運転には十分注意してまいりますが、やむを得ず周りを見たらみたいな。どうなんだろう。なんかそうなんかね。Diemžēl, lai arī kā es gribētu parādīt jums šo te tirdzniecības centru, es nevaru, jo apsargi neļauj filmēt iekšā neko. Jā. 4. septembris. Akite. Ļoti karsts laiks, godīgi sakot. 33 grādi. Tas ir diezgan karsti. Un tad, kad es braukšu uz Tokiju, tas ir parīt, tāpēc piekdien. Tokijā būs vēl karstāk, jo tur ir visur mājas, debeskrāpi, daudz cilvēku, smacīgi. Atceroties, kā bija pirmajā reizē, kad tas bija Tokijā, tad ir jāņem vairākas drēbes. Pašlaik es gaidu autobusu uz Tokiju. Jā, es braucu uz Tokiju atkal. Tagad ir ceturtdien, 5. augusts, 5. septembris. Jau laik tas viss sajaucās. Un no rīta es būšu 8. no rīta Tokijā, lai noformētu lietas, kas saistīts ar stipendiju. Būšu ļoti lielā debeskrāpī, kur ir visādi ofisi, un tur mēs arī dosimies lietišķās pusdienās. Nākamās 4 dienas būs ļoti interesants, jo ne tikai es būšu Tokijā, bet arī svētdien mēs dosimies uz ekskursiju Samurai pilsētu, kā jau bija minējis, Akonadata saucās. Tā būs ekskursija. Es domāju, ka patiks visiem. Since I got many followers from other countries like USA, even Japan, I think that I must make my video blogs about Japan in English. So I decided to go to the park, fill the bus. I don't know what I will gonna do there, but definitely just sitting down and do common things like reading newspaper, please.